4. nodaļa. Tad gars Jēzu aizveda tuksnesī, kā tas taptu velna kārdināts. Un kad viņš 40 dienas un 40 naktis bija gavējis, tad tam gribējās ēst. Un kārdinātājs piestājās pie viņa un sacīja: ja tu esi Dieva dēls, tad saki, lai šie akmeņi top par maizi. Bet viņš atbildēja un sacīja: stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un tad velns viņu noveda sev līdzi uz svēto pilsētu. Uzcēla viņu pašā Dieva nama jumta galā un saka: ja tu esi Dieva dēls, tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts, viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu savu kāju pie akmens nepiedauzi. Tad Jēzus tam sacīja: atkal stāv rakstīts, Dievu savu kungu tev nebūs kārdināt. Atkal velns to ved sev līdzi uz ļoti augstu kalnu un rāda viņam visas pasaules valstis un viņu godību. Un uz to saka: to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mezdamies mani pielūgsi. Tad Jēzus uz to saka: atkāpies, Sātan, jo stāv rakstīts, tev būs Dievu savu kungu pielūgt un viņam vien kalpot. Tad velns viņu atstāja, un redzi, eņģeļi pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Bet Jēzus, dzirdēdams, ka Jānis nodots, atgriezās Galilejā. Viņš atstāja Nācereti un aizgāja dzīvot Kapernaumā, Jūrmalas pilsētā, Zabulona un Naftaļa robežās, kā piepildītos pravieša Iezaijas vārds, kas saka: Zabulona zeme un Naftaļa zeme Jūrmalā, aiz Jordāna, pagānu Galileja. Ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redz lielu gaišumu, un tiem, kas sēdēja nāves zemē un ēnā, gaisma ir uzlēkusi. No tā laika Jēzus iesāka sludināt un sacīt: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tuvu klāt pienākusi. Un staigādams Galilejas jūrmalā, Jēzus ieraudzīja 2 brāļus, Sīmani, sauktu Pēteri, un Andreja viņa brāli, tīklā jūras izmetam, jo tie bija zvejnieki. Un viņš uz tiem saka: nāciet man līdz, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Un tie tūdaļ atstāja savus tīklus un sekoja viņam. Un no turienes tālāk iedams, viņš ieraudzīja citus 2 brāļus, Jēkabu, Sebedeja dēlu, un Jāni, viņa brāli, laivā kopā ar savu tēvu Sebedeju savus tīklus lāpam, un viņš tos aicināja. Un tie tūdaļ atstāja laivu un savu tēvu un sekoja viņam. Un Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības un evaņģēliju un dziedinādams visas slimības un sērgas tautā. Un viņa slava izpaudās pa visu Sīriju, un pie viņa atnesa visas neveselos, dažādu sērgu un sāpju pārņemtus un velna apsēstus, mēnesērdzīgus un triekas ķertus, un viņš tos dziedināja. Un daudz ļaužu no Galilejas,
no Dekapoles, no Jeruzalemes, no Judejas un no viņpus Jardānas gāja viņam pakaļ. Piektā nodaļa. Kad viņš ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Un savu muti atdarījis, viņš tos mācīja sacīdams: Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgi sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas priekš jums bija. Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī, tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, kā tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, piekams debes un zemes zudīs, nezudīs neviens no vismazākā rakstu zīmīte, ne rakstu galiņš no bauslības, tiekams viss notiek. Un tāpēc, ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais debesu valstībā. Bet ja kas dara un māca, tas būs liels debesu valstībā. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs nenāksit debesu valstībā. Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut, un kas nokauj, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā. Bet kas saka bezdievis, tas sodāms elles ugunī. Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altara un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altara priekšā savu dāvanu, noej
un izlīksti pa priekšu ar savu brāli, un tad nāc un upurē savu dāvanu. Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā, kā pretinieks tevi nenodod soģim, un soģis tevi nenodod sulainim, un tevi neiemet cietumā. Patiesi es tev saku, tu no turienes neiziesi, kamēr nenomaksāsi pēdējo artavu. Jūs esat dzirdējuši, kā es sacīts, tev nebūs laulību pārkāpt. Bet es jums saku, ik viens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī. Bet ja tava labā acis tevi apgrēcina, tad izrauj to un met prom, jo tas tev labāk, kā viens no taviem locekļiem pazūd, nekā kad visa tava miesa top iemesta ellē. Un ja tava labā roka tevi apgrēcina, tad nocēp to un met prom, jo tas tev labāk, kā viens no taviem locekļiem pazūd, nekā kad visa tava miesa nāk ellē. Ir sacīts, kas no sievas šķiras, tas lai tai dod šķiršanās rakstu. Bet es jums saku, ik viens, kas no savas sievas šķiras, izņemot nešķīstības gadījumu, tas viņu spiež laulību pārkāpt. Un ja kas atšķirtu precē, tas pārkāpj laulību. Jūs vēl esat dzirdējuši, ka vecajiem sacīts, tev nebūs nepatiesi zvērēt, bet tam kungam turēt, ko tu zvērēdams solīs. Bet es jums saku, jums pavisam nebūs zvērēt, ne pie debesīm, jo tās ir Dieva goda krēsls, nec pie zemes, jo tā ir viņu kāju pamesls, nec pie Jeruzālemes, jo tā ir lielā ķēniņa pilsēta. Tev nebūs arī zvērēt pie savas galvas, jo tu nespēji padarīt nevienu vienīgu matu, ne baltu, ne melnu. Bet jūsu vārdi, lai ir jā, jā, nē, nē, kas pāri par to, tas ir no ļauna. Jūs esat dzirdējuši, kā ir sacīts, aci pret aci un zobu pret zobu. Bet es jums saku, jums nebūs pretīm stāvēt ļaunumam, bet kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Un kas ar tevi grib piesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī mēteli. Un kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar to pāri divas. Dodi tam, kas tevi lūdz, un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, tev būs savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu tēva bērni, jo viņš liek savai saulei uzlēt par ļauniem un labiem un liek lietumu līdz par taisniem un netaisniem. Jo, ja jūs mīlat, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai muitinieki nedara tāpat? Un kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķi jūs darat? Vai muitinieki nedara tāpat? Un kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko jūs darat? Vai muitinieki nedara tāpat? Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu debesu Tēvs ir pilnīgs.
6. nodaļa. Sargājieties, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā. Citādi jums nav nekādas algas pie jūsu tēva debesīs. Kad tu dodi mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet, kad tu dodi mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka, lai nezina, ko labā dara. Tā kā tava dāvana paliek apslēpta, un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Un kad jūs Dievu lūdzat, nedariet tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielas stūros stāvēdami Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet kad tu Dievu lūdzi, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās tev to. Bet Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka tie savām pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. Tad netopiet tiem līdzīgi, jo jūsu tēvs jau zina, kā jums vajaga, pirms jūs viņu lūdzat. Tāpēc jums būs tā lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen. Jo kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosi, tad jums jūsu debesu tēvs arī zan piedos. Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu debesu tēvs jums jūsu noziegumus arī zan nepiedos. Un kad jūs gavējat, tad nesat saīguši kā liekuļi, jo tie dara savus vaigus nejaukus, lai rādītos ļaudīm kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Bet kad tu gavēji, svaidi savu galvu un mazgā savu vaigu, ka tu nerādies ļaudīm kā gavētājs, bet savam tēvam, kas redz slepenībā. Un tavs tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur koves un rūsa tās maitā, un kā zagļi tās roka un zog. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodes, ne rūsa tās nemaitā, un kur zagļi nerok un nezog. Jo kur ir tava manta, tur būs tava sirds. Miesas spīdeklis ir acs. Ja nu tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Bet ja tava acs ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Jo tad gaišums, kas tevī ir tumsība, cik liela būs tumsa. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai nu viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs.
jūs nevarat kalpot Dievam un mantai. Tāpēc es jums saku, nezūdaities savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skatieties uz putniem gaisā. Ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs nesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūsu starpā var ar zūdīšanos savām mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdaities apģērba dēļ? Mācaities no puķiem laukā, kā tās aug, ne tās strādā, ne tās vērt. Un tomēr es jums saku, ir Salamans visā savā godībā nav tā bijis apģērbts kā viena no tām. Ja tad Dievs zāli laukā, kas šodien stāv un rītu tik iemesta krāsnī, tā ģērb, vai tad nedaudz vairāk jūs masticīgi. Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim, vai ko dzersim, vai arī ko ģērbsimies, jo pēc visa tā pagāni dzenas, jo jūsu debesu Tēvs zina, kā jums visa tā vajag. Bet dzenāties pa priekšu pēc Dieva valstības un viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdaities nākošā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek savu pašas bēdu.